Sveiki, mani sauc Laura. Es nemaz nevarēju iedomāties, ka man būs ļoti grūti ierakstīt šo liecību, bet īsi un konkrēti šī liecība būs vairāk sievietēm, kuras ir kā bērna mātes, bet nav sievas. Es dzīvoju 15 gadus kā bērna māte, ilgojoties būt par sievu, būt piederīgai ģimenē ar vienu uzvārdu. Un es tik ļoti pēc tā ilgojos, kad pretī saņēmu šķiršanos. Tas man bija ārkārtīgi sāpīgs posms, izmisuma kliedzieni. Taču tas parādīja, cik Dievs ir varens ne tikai manās lūkšanās, bet viņš parādīja to, kādi apkārt ir brāļi un māsas, kādas ir draudzes. Tas man pavēra plašāku skatījumu, ka es neesmu viena. Es saņēmu ļoti daudz brāļus un māsas ārpus Latvijas, kur iestājās lūkšanās. Es biju tepat Latvijā vairākās draudzēs, kuri nāca man pretī, un kopīgās lūkšanās mēs gājām, lai mierinātu manu sirdi, lai tā nesāpētu, lai tā atrastu patiesību, lai Dievs vestu pa patiesību, kāda tā ir. Un ceļš bija tāds, lai noliktu pie vietas sievietes augstprātību un lepnumu, kuru spētu paskatīties, kad cilvēks ir arī cilvēks, un vīrietis arī vēlas mīlestību. Kopumā pagāja labs laiks, un mēs atjaunojām attiecības ar bērnu tēvu. Tas man bija tāds dzīves posms, kam iziet cauri visai riebīgai greizsirdībai, dusmām un naidam, riebumam, kas lec ārā. Bet Dievs ir tik brīnišķīgs, ka viņš ir dziedējis sirdi mums abiem, ka nav šīs greizsirdības, nav lēkmes, nav izmisuma kliedzieni, nav sāpes, nav dusmas. Un es saņēmu bildinājumu, negaidot. Es lasīju grāmatu Sievas lūkšanas spēks, neesot vēl bijusi sieva. Es lasīju šo grāmatu un sirdī no Dieva saņēmu, ka man ir vīrs, un nedomājot par bērnu tēvu, es ļoti svētīju savu vīru. Es ļoti priecājos, un es zināju, ka kādu dienu mēs satiksimies. Un es nevarēju iedomāties, ka tas būs 14. februāris, ka man bērnu tēvs mani paņems no darba, un mēs riņķosim pa pilsētu, dzerdami kafiju. Un es domāju sirdī, kāpēc mēs nebraucam mājās, es esmu tik nogurusi. Jo man 14. februārs nekādu prieku nedeva. Un viņš mīnstinās mašīnā, un es domāju, kas viņam ir, ko viņš grib. Un tā bija tā liktenīgā diena, 14. februāris, kad viņš man bildināja. Un es nebiju tam gatava. Es biju pārsteigta. Man bija smiekli, ne asaras. Tas nebija emocionāli kā filmās. Es priekos smējos, jo sirdī zināju, ka kādu dienu man būs vīrs, nedomādam par savu brīnišķīgo bērnu tēvu, kad mīlestība no viņa nekad nav atkāpusies. Un es lūdzu Dievam, kaut šī mīlestība no manis izdvistu, bet Dievam bija cits plāns. Mēs apprecējāmies, un es varu tikai un vien pateikt, cik tas ir brīnišķīgi būt sievai. Cik tas ir brīnišķīgi, ka es varu pateikt, mans vīrs man atbrauks pakaļ. Nevis mans bērnu tēvs, mans vīrietis, bet mans vīrs, mans brīnišķīgais vīrs. Dievs ir arī viņa sirdi mainījis, un man kā sievai sirdī ir ielikts pats dārgākais – cienīt savu vīru. Pagātnes nav, ir tikai šodiena, ir tagadne. Par rītdienu mēs nezinām, kas būs, un mēs priecājamies par šodienu. Mēs gādājam par savu mīlestību. Mēs ļoti lūdzam Dievu, lai tas nemainītos, lai Dievs apsargā mūsu mīlestību, lai svētī mūsu ģimeni,
Un sievas lūkšanas spēks grāmata ļoti parāda, cik liela nasta ir sievietei, cik liela atbildība ir sievietei lūkšanās un būt vienotai ar debesu Tēvu. Vispirms, lai kas notiktos, lai kādas sarunas būtu, lai kādi jautājumi būtu pret vīru, vispirms griezties pie Dieva. Un savu lepnumu nolikt malā, savu spītību nolikt malā, savu iedomību nolikt malā, jo tas attiecībās nestrādā. Tas attālina, tas atsvešina, tas nocietina sirdi. Un Dievs ir devis mums iespēju mācīties no jauna, kā mīlēt, kā gādāt, un tas ir darbs ar sevi. Tas ir darbs attiecībās. Un prieks ir redzēt bērnos šo prieku, kad viņi redz, ka tēvs un mamma ir laimīgi. Ka tēvs un mamma var mierīgi samīļoties, sabučoties, ik mirkli. Un es vienkārši varu pateikt, Dievs ir brīnišķīgs. Un šī liecība ir par to, kad cik mēs visi bijām vienoti, visas draudzes, visas māsas, šīs visas skaļās sarunas, ko es neslēpu savas emocijas. Es izkliedzu visur savu sāpi, ko man darīt ar savu mīlestību, kur man viņu likt, kāpēc tu, Dievs, man viņu neņem nost. Dievam bija savs plāns. Palikt pie viņa lūkšanās un uzticēties viņam. Un tas viss, ka tu paliec vienots ar Tēvu, ka tu jūti, kas ir ielikts tavā sirdī. Nekalt savus plānus, nekalt savas iedomas, nekalt savu pili, bet paļauties uz sirdī ielikto. Vienkārši satvert to, lolot to un paļauties uz Dievu. Lai jums svētīga šī diena. Un visas brīnišķīgās sievietes, kuras ir bērnu mātes, lūdziet par saviem vīriem. Jums ir vīrs, jums ir vīrs. Katrai mums ir dota šī laime, piepildītu sirdi, piepildītu ģimeni. Jēzus vārdā esat svētītas. Mīļais debesu Tēvs, paldies Tev, Kungs, par šo liecību. Paldies Tev, Kungs, ka caur to mēs varam sadzirdēt, cik ļoti Tu katru mūsu vienu mīli. Paldies Tev, ka Tu esi mūs tik brīnišķīgi radījis, kā sievietes, kā vīriešus, jā, un kā topošos vīrus un topošās sievas. Jā, Kungs, es pateicos Tev par savu vīru. Mēs pateicamies Tev katrs par savu otro pusīti, pateicamies Tev par saviem bērniem, un, Kungs, jā, pateicamies arī, ka tie, kas ir vēl ceļā, jā, pie saviem vīriem, savām sievām. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi katram mums paredzējis savu dzīves ceļu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu vislabāk zini, kas mums katram ir nepieciešams, un Tu zini vislabāko laiku, kad tam notikt. Jā, piedod, Dievs, ka mēs pasteidzamies, ka mēs gribam, lai viss notiek mūsu laikā, lai notiek mūsu prāts, Kungs, bet palīdz mums pieņemt un lūgt visam pāri, lai Tavs prāts notiek. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi radījis šādu lietu kārtību. Paldies Tev par to, ka Tu esi katram mums devis savu lomu, gan sievām, gan vīriem, gan bērniem, gan meitām, gan brāļiem un māsām. Paldies, ka Tu esi devis mums brāļus un māsas, ka Tu esi devis mums draudzi, ka mēs varam iestāties lūkšanās viens par otru, ka Tu redzi mūsu sirds sāpes un ilgas un kliedzienus, Kungs, un ka mēs tiešām esam ar līdzjūtīgām un atvērtām sirdīm. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu palīdzi mūsu sirdīm būt mīkstām, ka varam tās nenocietināt, ka tās var būt atvērtas, jā, Tev, Tavam darbam, ka tās var būt atvērtas brāļiem un māsām un mīlestībai mūsu starpā. Jā, Kungs, es šajā brīdī lūdzos kopā ar katru sievu un katru vīru un ar katru sievieti un katru vīrieti, jā. Mēs lūdzam par tiem, kas vēl gaida uz savu otru pusītu, savu vīru, savu laulāto, savu sievu. Jā, Kungs, ka Tu dāvā cerību un paļāvību uz Tevi, Dievs,
ka tu palīdzi palikt lūkšanās. Jā, tu tiešām zini vislabāko, kas mums katram ir vajadzīgs. Jā, un tiem, kas ir ģimenēs un kas ir attiecībās, īpaši tie, kas piedzīvo kādas grūtības, Kungs, es lūdzu, ka viņi var nākt un saukt uz tevi. Es lūdzu, ka tu uzklausi šīs lūkšanas. Mēs lūdzam kopā, jā, ka tavs miers, tava saticība, mīlestība izlīst katrā vienā ģimenē. Par katru vienu, Kungs, ka tu palīdzi izlīgt tiem, kas ir sastrīdējušies vai kas tur kādu rūgtumu. Jā, tiešām Dievs, ka mūsu sirdis, tas ir tīras tavā priekšā, bez jebkādas greizsirdības, skaudības, ienaida, bez jebkā, Kungs, paņem to visu prom. Ka tās ir atvērtas mīlestībai, ka tas ir atvērtas piedošanai. Jā, Kungs, mēs lūdzam, ka tu svētī katru vienu ģimeni un caur tām svētī arī bērnus. Paldies par mūsu bērniem, par prieku, jā, ko viņi tiešām var redzēt, ka ģimenē ir mīlestība. Es lūdzu, Kungs, ka mēs katrs varam būt kā piemērs mūsu bērniem, ka mēs varam būt kā piemērs arī sabiedrībai, kā dzīvot ticībā, kā paļauties, Kungs, uz tevi. Jā, un šajā dienā mēs liekam sev pašus, mūsu mīļos, tavās viskādīgākajās rokās un kopā uz tevi saucam, Kungs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.